Звучит Латвийское радио 4, и далее в нашем эфире прозвучат новогодние поздравления первых лиц государства. И прямо сейчас к нам обращается премьер-министр Латвии Evika Siliņa. Dārgie Latvijas cilvēki, tautieši Latvijā un visā pasaulē. Šeit, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, ir uzkrāti mūsu latviskuma avoti. Dainas un pirmais drukātais vārds latviešu valodā ar 500 gadu vēsturi. Mūsdienu pasaulē tā ir vērtība būt daļai no Latvijas tautas, kas runā latviešu valodā. Mums ir izcili zinātnieki, uzņēmēji, sportisti, mākslinieki, mediķi, ar kuriem mēs lepojamies. Taču vēlos uzsvērt, ik katrs Latvijas cilvēks ir vērtība, neatkarīgi no darba, ko veic. Savā ikdienā, arī starptautiskajā vidē, ik reizi pārliecinos. Latvieši izceļas ar to, ka mūsos slēpjas talanti un pretstāvēšanas spīts pret netaisnību, pret vardarbību, pret agresiju. Nākamajā gadā es novēlu ikvienam no mums izaicināt pašiem sevi, pārspēt pašiem sevi, izkāpt no ikdienišķā un tiekties uz izcilību, iestāties par labāku izglītību mūsu bērniem, par jauno tehnoloģiju un inovāciju ienākšanu mūsu uzņēmumos un mājās. Nebaidīties no nākotnes, bet veidot to pašiem. Jo tā varam kļūt labāki, atklāt sevī jaunas spējas un kļūt arī turīgāki, individuāli un kā valsts kopumā. Atskatoties, kādas mācības, lai paņemam līdzi jaunajā gadā. Lēmumus varam pieņemt ātrāk un drosmīgāk. Mēs varam viens otrā ieklausīties, lai patiesi sadzirdētu. Iestāties par cilvēcību un kopīgām vērtībām. Esam kopā ar Ukrainu, kā valsts, kā cilvēki, jo skaidri zinām, tas ir par mūsu kopējo drošību un vērtībām, ko aizstāvam. Netaisnībai mūsu sabiedrībā nav vietas, tāpat kā vardarbībai nav vietas ģimenēs, skolās, darba vietās, internetā, nekur. Ģimenes, kas pēc vairākiem gadiem atgriežas Latvijā, nereti saka: mēs gribam, lai bērni jūt, kur ir viņu mājas. Tieši tas ir mūsu mērķis. Latvija ir vieta, kur mums visiem, lai cik dažādi esam, kopā būt. Kopā strādājam, lai uzlabotu un vienkāršotu dzīvi iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Kopā veicam pārmaiņas mūsu bērnu izglītībā un mazinām nevienlīdzību sabiedrībā. Kopā strādājam, lai nestu Latvijas vārdu pasaulē. Mūsu uzņēmēji ir līderi digitālo rīku un tehnoloģiju attīstībā, bet kopā mūsu uzdevums ir arī ikdienā iestāties par būtisko, parūpēties vienam par otru, atbildīgi un ar cieņu. Mēs varam, ja gribam, mēs varam, ja darām. Nacionālās bibliotekas tapšanas stāsts to pierāda. Pāršķirsim jaunā gada lapus ar apņēmību un pārliecību. Kopā mēs spējam daudz. Priecīgus svētkus jūsu mājās un laimīgu jauно году. Прозвучало новогоднее обращение премьер-министра Латвийского государства Eviki Siliņa. Ну а прямо сейчас слушаем новогоднюю речь президента Латвии Эдгарса Ринкевича. Labvakar, dāmas un kungi! Labvakar, meitenes un zēni! Labvakar, omītes un opīši! Jau aizējošo 2025. gadu mēs gaidījām ar cerībām, ar prieku, arī trauksmi un bažām. Ar šaubām, vai sanāks. Sanāca. Tiem, kas ticēja un mēģināja, ir sanācis. Ja nesanāca, tad nākamgad noteikti. Šogad esam daudz priecājušies un lepojušies. Par straumi, kas mūs aizveda tālāk nekā cerēts. Par lieliskajiem bērniem un jauniešiem dziesmu un deju svētkos. Par mūsu sportistu panākumiem. Musējiem izdodas, ja strādā kopā. Ja lūkojamies pēc kopīgā, mēs to atrodam. Un paliekam tukšām rokām, ja meklējam viens otrā naidnieku. Šis gads mums iemācīs, ka jāuzticas. Pirmkārt, pašiem sev. Ka neviens cits, bet paši nosakām savu un mūsu valsts dzīvi. Ka mūsu drošības pamats esam mēs paši. Drošība sākas ar attieksmi pret sevi.
saviem tuviniekiem un līdzcilvēkiem. Mūsu izvēles ikdienā un arī šajos svētkos ir svarīgas. Mēs varam izvēlēties nepeldēt reibumā. Mūsu ziņā ir nebūt vienaldzīgam. Ja uz ielas redzam apjukušu bērnu, palīdzēsim, nevis steigsimies tālāk. Mūsu un arī apkārtējo drošību var uzlabot tāds sniegs, kāds starotājs pie apģērba. Un paši vien izvēlamies, vai atbalstīt, vai tomēr uzbrukt saviem līdzcilvēkiem. Iet kopā vai iet prom. Tā ir mūsu izvēle. Ar maziem soļiem viens otram pretī mēs sākam kopīgu ceļu. Kopā uz sasniegumiem. Šie soļi rada pārliecību, kur tās trūcis. To ejot, vairs nav tramīgi jāpārliecinās, vai pareizi. Jo ir. Mēs visi to varam. Varam gan Latgalē, gan Kurzemē. Mēs esam stipri Vidzemē, Zemgalē un Cēlijā. Mūsu spēks ir kā Rīgā, tā visur pasaulē, kur mīl Latviju. Mīļie draugi, jaunā gada tuvums vienmēr ir cerību un satraukuma laiks. Mēs vēlamies ielūkoties nākotnē, vai būs labi. Būs, ja būsim godprātīgi, atbildīgi un izpalīdzīgi. Ja būsim viens otram, tad mēs esam liels spēks, ik viens no mums. Tādēļ sāksim un darīsim savu darbu jau tūlīt, lai nonākam tādā straumē, kas mums pašiem apliecinās, ka spējam labāk nekā mums šķita. Un aicināsim līdzi arī draugus, kolēģus un klases biedrus. Un arī tos, kas vismazāk to gaida, kam šovakar un ikdienā ir vientuļi. Jo mēs viens otram esam vislabākie. Lai mums visiem savstarpējas uzticības un mīlestības pilns jaunais gads. Laimīgu 2026 году. Прозвучало новогоднее поздравление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса. И на этом вещание Латвийского радио 4 заканчивается. Друзья, спасибо, что все эти годы вы были с нами. Спокойного, доброго, мирного и хорошего 2026 года. Laimīgu jauno gadu!